Bet tagad iemeties laukuma centrā. Tālērs Mojs iemetiena punktā. Stājas Šveices valsts vienībā un Grievs Prohanekovs ir iemetienā Latvijas izlasē. Latvijā tāda tumšie formstērpi, gaišie formstērpi Šveices valsts vienībā. Ar enerģiju Alaži ir izcēlies ar tādu labu startu uzrāvienu. Iespējams, to mēs arī vēl nereiz vien varēsim redzēt, un no tos distanci tikmēr Eglē. Un Hofman. Šobrīd uz ledus šīs virknējums arī Šveices valsts vienībai. Tagad bīstamība un Riper vārtos. Grigorijs Hofmans ir vārtu autors, Cūgas komandas spēlētājs un tieši Šveices otrā maiņa gūst vārtus. Hofmans izteikts uzbrukošā tipa tāds uzbrucējs, kurš māk realizēt savas iespējas, te viņš to lieliski arī nodemonstrē, bet atkārtojumā te mēs redzēsim nesaprašanās starp mūsu aizsargiem Tomu Andersonu Šveicē. Arī piegūt pēc uzvarēt iemeties centies uz vārtu priekšu, un no otras puses pagūst patraucēt Kierī Baders aizsardzībā. Kas varētu papildināt Latvijas izlases sastāvu tuvākā vai tālākā laikā. Bet te atkal no tūs distances Ābols pa kreisi, Guļevskis darbojas vārtos. Jaudīgi, lai gan te pašā laikā, tā sezona bija dažāda viņiem, bet te lieliski iespēja vārds vārtu priekšā. Tagad pie Rības klāt tiek Ābols uz vārtiem. Arī Pacičanis viesmēnies, otrs mēģinājums, un Riper vārtos Latvijas izlase izlīdzina rezultātu. Martins Laviņš. Lieliski spēlē Latvijas izlases uzbrukuma zonā. Tāds ripas viņi visu laiku izcīna. Neitrālajām ripām tiek klāt un metieni no distances. Un arī šeit vārtu priekšā izcīnīts divcīņas un viens mēģinājums, otrs mēģinājums. Un tad jau Laviņš no vārtu priekšā. Bet priecēja tas, cik aktīvi spēlē Latvijas izlases uzbrukuma zonā pēc tam, kad jau tiek pazaudēta ripas kontrola. Un te mēs redzam Laviņš vienreiz. Tumanovs pieslēdzies uzbrukumam. Tāds deva iespēju Latvijas izlasē atgūt ripu, tāla piespēle uz tālo vārtu Stabravinskis. Tagad tiek pie ripas vēl viens metiens pa vārtiem atsit Šarlīns. Hofmans, diagonāls, brīvs spēlētāji metiens un Guļevskis. Laiks pārvietojās. Ilgribīs uz ledus un viņš ir nogurs, to var izmantot. Tas arī tiek darīts. Tagad izspēles vidu un Tumanovs no tūs distances. Spēcīgs metiens tiek Šarlīns galā. Arvils Bergmanis. Un teicama diagonālis. Skaista epizode. Jāzīmē Šarlīns. Arī līdz rolleram nonāk, bet neērti apstrādājam. Vārtī! Vadībā. Izmantojot basketbola terminoloģiju, tāds kārtīgs, tāls trīspunktnieks, tā trajektorija arī bija interesanti. Trajektorija vairāk ripai krītot uz leju visas trajektorijas laikā. Vienkārši uzmetiens, bet tur bija cilvēku vārdu priekšā, ne visu līdz galam redzēja Stefans Šarlīns un nepagoja viņš norēģēt uz šādu metienu no distances. Savā kontrolē, tagad samainās ar aizsargu Tālērs Mojs. Viņa metienu atsit Kristers Guļevskis. Tiek Andres Sambuls. Vēl ir minūte 15 jāiztur skaidriskajā mazākumā. Eglī tiešāmies vārtiem, bet lieliski nospēlē Kristers Guļevskis. Rikards Bukārts gar vārtiem un kur paliek ripa. Tā ir jau tālāk prom pie iemetiena apļa, bet Laviņš uz zilās līnijas. Tālēks Mojs par piespēli vārtu priekšā. Un precīzs arī ir noslēgums. Simons Kanaks ir vārtu autors. Šveice panāk izlīdzinājumu. Pozicionāli precīzi nospēlē Latvijas izlases savā aizsardzības zonā. Tika pazaudēts Simons Kanaks, kurš palika viens pats vārtu priekšā. Jāatzīmē arī Tālērs Mojs, kurš tur meistarīgi pieturēja ripu pie laukuma apmals, un tieši viņš arī asistēja Simonam Kanakam. Tur varianti ir daudz patiesībā, kas var uzlabot sastāvu, bet kas par iespēju Šveicei. Uzvartēja Šveice. Egli ir uz zilās līnijas, saņem piespēli Egli uz vārtiem, arī uz pielikšanu, bet te iznodās Guļevskim ripu savaldīt. Trāpa viņam par rokām, un te arī klāt ir asumi. Jau Rikards Bukārts ar uzbrukumu Smailē. Ilga maiņa arī viņam. Daugaviņš tagad jau nāca laukumā.
Prohorenko uz pārsvaru tik līdz metienam. Nāc Šarlīns Atsi. Rip joprojām Burzmā, kur tā paliek. Tā ir cīņā 5 sekundes. Tiesneši spēli aptur, jo Ripa ir būs pret viņu. Elegants darbības te. Vārds priekšā aiziet un tas ir norādījis, bet notiek tūzdīs tāds tomēr pārvārtiem mīkstumā nav aizturētā soda laikā. Un pilnā sastāvā Šveice Andres Ambuls. Tiek ārā uz unīgo soli un tagad Ambuls vienam nebeidzīs. Viņš tiek karāts. Pagūs dzirkās aizsardzībā. Plējā pēc spēles jāpajautā. Facini ir pirmā metiena autors Šveicei. Facini vārtu guvums. Facini Lugano sastāvā bieži met bullīšus. Bullīšu meistars. Un arī realizē viņš savu iespēju. Nu, te arī sarežģīti diezgan vārdsargam. Te jautājums, vai nesākas lidot atpakaļ Facini. Tā, gar vārtiem slidoja Facini, un tā nav tā vieglākā situācija vārdsargam. Un Toms Andersons ir metiena autors Latvijai. Un Šarlīns Atsi. Kā otrais Šveices izlasē met bullīti. Arī samērā lēni tuvojās vārtiem, bet lielisku pauzi. Izpildīs metienu Latvijai, tas ir otrais šajā bullīšu sērijā. Vārtī Haralds Egles. Skaisti nomainīja tempu. Un tas tieši bija tas moments, atslēgas moments, kāpēc izdevās šeit gūt vārdus, jo Šarlīns pārāk dziļi ieslīdēja vārtos, un skatāmies te labā ātrumā, tad ļoti strauji piebremzē un redzam, Šarlīns slīd prom, un pie tam vēl ja mēs no vārdsarga skatāmies uz kreiso stūri, un tur viss labais stūris brīvs. Tailers Mojs, Šveicē. Atsi, Kristers Gudļevskis. Mojs, bet man patika tas miers, kāds ar kādu atvair šos bullīšus. Kristers Gudļevskis, tagad Kaspars Daugaviņš tuvojās vārtiem. Māņkustības uz vienu pusi, uz otru pusi, un nenotic līdz galam iecelties. Tagad jau Rorbachs. Rorbachs nav precīzs. Kurš izpildīs metienu? Ceturtais tas ir Latvijai šajā vakarā. Aizmūk Ripa divreiz projām Mārtiņam dodoties uz vārtiem. Un Rāmels Šveicē izpild 5. bullīti. Ātrumā un pretkustībā, bet paliek uz vietas Kristers Gudļevskis. Kārts Bukārts pret Stefāns Šarlīns. No kreisās malas ieslidojās Rihards Bukārts. Vairāk māju manevri un izdodās atbrīvot vietu tālajā stūrī. Tur arī Rihards Bukārts iemet uzvaras vārdus. Bullīšu sērijā Latvijas izlase izcīna uzvaru un pārspēja Šveices valsts vienību pirmajā pārbaudas spēlē no 2, kas ar Šveici ir jāizvada šogad, gatavojoties pasaules čempionātam.